Aizvadītajā naktī Jūrmalā iepratīm Kaugura ātrās palīdzības dienesta stacijai jūrā iebraukusi mašīna. Ap 2 naktī ātrās palīdzības darbinieki pamanījuši, ka pa tikko izveidojušos leduskārtu jūrā iebrauc kaut kas līdzīgs automašīnai. Esot redzējuši gabarītu uguns, kā pazūd zem ūdens. No rīta par redzēto ātrās palīdzības darbinieki ziņojuši Jūrmalas glābējiem. Atbraucot uz notikumu vietu, glābējs Pēters Petersons uz ledus pamanījis mašīnas riepu nospiedumus, kas ved no Kapteiņa Zolta ielas pa taisno jūrā. Uz aizsalušās jūras tie apraujas aptuveni 200 metrus no krasta, ienistot aptuveni 2,5 metru dziļumā. Chrysler markas mašīna atrasta kādus 20 metrus no tās vietas, kur beidzas ledus. Tas liecina, ka spēkrats braucis pieklājīgā ātrumā. Bojā gājušie mašīnā nav atrasti. Priekšējā mašīnas stikla atvērta, lūka atvērta un pakaļējā mašīnas stikla arī atvērta. Pašlaik var tikai minēt notikušā iemeslus. Sākotnēji netika izslēgta versija par pašnāvības mēģinājumu, jo ir grūti izskaidrot, kādēļ automašīna tik mērķtiecīgi vadīta pa plāno ledu tieši jūrā. Ar mašīnas īpašnieku policijai pagaidām nav izdevies sazināties. Viņš nav atrodams nec mājās, nec darba vietā. Policija turpina izmeklēšanu. Tāpat nav skaidrs, kā izvilkt mašīnu no ūdens, jo celtnis tai piekļūt nevar.